Pagātnes un nākotnes notikumi. Es jums parādīšu. Turaida. Ir tāda dziesma par pīdriķi baltās biksēs. Gribētos cerēt, ka pīdriķis es neesmu, bet to, kad es esmu paradīzes dārzā, tas nu ir fakts. Es dzirdu bites. Jā, te var klausīties, pastaigāt, piedalīties programmās, vienkārši pabūt. Šeit tautas dziesma satikās ar akmeni, ar cilvēkiem, ar laiku, un tā dzīvo vēl šodien. Te jaunieši piedalās izzinošās STEM programmās, te satiekas daba, kultūra un domāšana. Jā, Dainu kalnu vislabāk ir iepazīt kopā, ģimenei, klasē, draugiem, darba kolektīviem, un ir iespējams noskaidrot daudz un interesantus faktus, ne tikai par to, kas notiek šodien, bet arī par Dainu kalna izveidošanas vēsturi, par laiku, kad Dainu kalns tika atklāts. Piemēram, vai jūs ziniet, kāda ir saistība slavenajam Ogres pērkona koncertām un elektrovilcienu izdemolēšanai ar Dainu kalna atklāšanu? Šās un citas lietas jūs varat uzzināt, ierodoties pie mums izzinošās ekskursijās. Ekskursijas stāsti un pastaigas ļauj šo vietu ne tikai redzēt, bet arī sajust. Šī vieta tapa no idejas, no darba, no ticības, ka tautas dziesma nav pagātne. Daži saka, šī ir kultūras vieta, vēl daži, ka vēstures, bet citi, ka šī ir spēka vieta. Pilna Dieva pasaulīte 100 mazu šūpulīšu, cik to vienu kustināja, visi līdz kustējās. Tiekamies Turaidā!